Esiet sveicināti! Mēs turpinām lasīt Džordža Orvela stāstu Dzīvnieku ferma. Iepriekš, pirmajā daļā, mēs dzirdējām vecā majora vēstījumu par viņa sapni, taču šodien, otrajā nodaļā, mēs redzēsim, kā šī vīzija sāk iegūt reālus vaipstus. Majora vairs nav starp dzīvajiem, bet viņa sētā sēkla ir sākusi dīgt. Mēs uzzināsim, kā vadību pārņem jaunie kuļļi, Sniedziņš un Napoleons, un kā majora mācība pārtop sistēmā, ko tie nodevē par animālismu. Šodienas stāstījums atklās, cik negaidīti mēdz notikt lielas pārmaiņas, un kā viena diena var pilnībā izmainīt visu mūžas fermas iemītnieku likteņus. Pirms mēs turpinam, es vēlos no sirds pateikties ikvienam no jums par atbalstu un pievienošanos kanālam. Ir patiesi patīkami redzēt, ka šīs literārās pārdomas atrod dzirdīgas ausis. Bet tagad atstājiet dienas steigu, iekārtojieties ērti un ļaujieties stāstījumam. Mēs atgriežamies uz fermu, kur sākas pirmās īstās pārmaiņas. 3 naktis vēlāk vecais majors miegā mierīgi nomira. Viņu apglabāja augļu dārza malā. Tas bija pašā marta sākumā. Nākamajos 3 mēnešos valdīja liela slepena rosība. Fermes gudrākajiem dzīvniekiem majora runa bija pavērusi pilnīgi jaunas izredzes uz dzīvi. Viņi nezināja, kad notiks majora pareģotā sacelšanās. Viņiem nebija nekāda pamata domāt, ka tas būs pašu dzīves laikā, taču viņi skaidri saprata, ka viņu pienākums ir tai gatavoties. Citu mācīšanas un organizēšanas darbs dabiski pienācās cūkām, kuras visi atzina par visgudrākajiem dzīvniekiem. Paši pārākie no cūku vidus bija 2 jauni kuiļi – Sniedziņš un Napoleons, kurus Misters Džons audzēja pārdošanai. Napoleons bija liels, diezgan nikna izskata Berkšīras kūilis. Vienīgais berkšīrietis fermā. Ne pārāk labs runātājs, taču izdaudzināts par to, ka aizvien panāca savu. Sniedziņš bija žirgtāks nekā Napoleons, veiklāku runu un atjautīgāks, taču, kā tika uzskatīts, viņam nebija tik nopietns raksturs. Visi pārējie cūktēji viņa fermā bija barokļi. Visslavenākais no tiem bija mazs, tukls ruksis, vārdā Kviecējs. Ar gaužām apaļiem vaigiem, mirkšķīgām atšelēm, veiklām kustībām un spalgu balsi. Viņš bija lielisks runātājs, un strīdoties par kādu sarežģītu jautājumu, mēdza lēkāt šurpu turpu un vicināt astes gredzenu, kas neskādēj iedarbojās ļoti pārliecinoši. Pārējie teica par Kviecēju, ka viņš spētu pataisīt melnu par baltu. Šie 3 bija izveidojuši vecā majora mācības par pabeigtu domāšanas sistēmu, kurai deva vārdu dzīvnieciskums. Vairākus vakarus nedēļā, pēc tam, kad Misters Džons bija iemidzis, viņi noturēja kūtī slepenas sapulces, kurās izskaidroja dzīvnieciskuma principus pārējiem. Sākumā viņi sastapās ar gaužu muļķību un apātiju. Daži no dzīvniekiem runāja par lojalitātes pienākumu pret Misteru Džonsu, kuru dēvēja par saimnieku, vai izteica vientiesīgas piezīmes, piemēram, Misters Džons mūs baro. Nebijis viņa, mums būtu jānomirst badā. Citi uzdeva tādus jautājumus, kā kāpēc mums būtu jāuztraucās par to, kas notiks, kad mēs jau būsim beigti? Vai, ja jau šī sacelšanās notiks tik un tā, tad kāda starpība, vai mēs darbojamies tās labā vai nē? Un cūkām nācās visai sarežģīti ieskaidrot viņiem, ka tāda nostāja ir gluži pretēja
dzīvnieciskuma garam. Vismuļķīgākos jautājumus uzdeva Mollija, baltā ķēve. Pats pirmais, ko viņa pajautāja Sniedziņam, bija: vai pēc sacelšanās cukurs vēl būs? Nē, Sniedziņš stingri noteica. Mums nav līdzekļu, lai šajā fermā ražotu cukuru. Turklāt cukurs tev nemaz nav vajadzīgs. Tev būs tik daudz auzu un siena, cik vien tu gribēsi. Un vai man joprojām atļaus nēsāt krēpēs lentītes? Mollija jautāja. Biedrene, Sniedziņš atteica, šīs lentes, kurām tu tik ļoti esi pieķērusies, ir verdzības simbols. Vai tu nespēji saprast, ka brīvība ir vairāk vērta nekā lentes? Mollija piekrita, taču sevišķi pārliecināta neizskatījās. Cūkām vajadzēja izcīnīt pat vēl smagāku cīņu, lai atspēkotu izdomājumus, ko izplatīja Mūzus, pieradinātais krauklis. Mūzus, būdams sevišķs mistera Džonsa mīlulis, bija spiegs un melnesis, taču reizē arī veikls runātājs. Viņš sacīja zinām, ka esot tāda noslēpumaina zeme, ko saucot par cukurkarameļu kalnu, un tur pēc nāves nonākot visi dzīvnieki. Tā, atrodoties kaut kur augstu debesīs, kādu gabaliņu aiz mākoņiem, teica Mūzus: cukurkarameļu kalnā svētdiena esot 7 dienas nedēļā, dābols esot pilnbriedā visu cauru gadu, un cukurgraudi un linsēklu plāceņi augot taisni dzīvžogos. Dzīvnieki nevarēja Mūzu ciest, jo tas tikai tenkoja un nemaz nestrādāja. Tomēr daži no viņiem noticēja cukurkarameļu kalna pastāvēšanai, un cūkām bija jāstrīdās bez sava gala, lai pārliecinātu viņus, ka tādas vietas nemaz nav. Visuzticamākie mācekļi bija abi vezumnieki, Bokseris un Dābolīte. Šiem abiem nemaz nepadevās izdomāt kaut ko pašiem, taču reiz atzinuši cūkas par saviem skolotājiem, viņi sūkti uzsūca visu, ko viņiem teica, un ar vienkāršiem pamatojumiem pārstāstīja to pārējiem dzīvniekiem. Viņi pastāvīgi ieradās slepenajās sapulcēs kūtīgi un vadīja angļu zvēru dziedāšanu, ar ko sapulces allaž beidzās. Taču izrādījās, ka sacelšanās ir veicama daudz agrāk un vieglāk nekā varētu gaidīt. Aizritējušos gados Misters Jones, kaut arī cietsirdīgs saimnieks, bija bijis spējīgs fermeris, bet pēdējā laikā viņam bija uzbrukušas nedienas. Zaudējis naudu kādā prāvā, viņš pagalam sašļuka un nodevās dzeršanai cītīgāk, nekā tas būtu nācis viņam par labu. Lāgiem viņš veselām dienām mēdzas vilniet virtuvē savā Vindzoras krēslā, lasīdams avīzes, dzerdams un šad tad iebarodams Mūzu ar alu izmērcētām maizes garozām. Viņa kalpi bija slinki un negodīgi, lauki aizauguši nezālēm, ēkām labojami jumpi, dzīvžogi pamesti novārtā un dzīvnieki cieta badu. Pienāca jūnijas, un siens nāca turpat vai pļaujams. Vasaras saulgriežu svētkos, kas iekrita sestdienā, Misters Džons aizbrauca uz Willingdonu un sarkanajā lauvā tā piedzērās, ka neatgriezās mājās līdz pat svētdienas pusdienlaikam. Kalpi rīta agrumā bija izslaukuši govis un pēc tam aizgājuši trušu medībās, nerūpēdamies par to, ka jāpabaro dzīvnieki. Pārgraucis mājās, Misters Džons tūlīt nolikās gulēt uz viesistabas dīvāna, uzklājis uz sejas pasaules jaunumus. Tāpēc, kad pienāca vakars, dzīvnieki vēl aizvien bija nebaroti. Pēdīgi viņi vairs nespēja izturēt. Viena no govīm ar ragiem uzlauza klēts durvis, un visi dzīvnieki ķērās klāt apcirkņiem. Tieši to brīdi Misters Džons pamodās. Nākamajā mirklī viņš kopā ar 4 puišiem jau bija klētī,
un ar pātagām zvetēja uz visām pusēm. Tas nu gāja pāri izsalkušo dzīvnieku panesībai. Pilnīgā vienprātībā, lai gan nekas tāds iepriekš nebija norunāts, viņi metās virsū saviem mocītājiem. Džons un viņa vīri pēkšņi apjēdza, ka tiek badīti un spārdīti no visām pusēm. Viņi vairs nepagalam nebija stāvokļa noteicēji. Nekad agrāk viņi netika redzējuši, ka dzīvnieki šādi uzvestos, un negaidīti sadumpojušies radījumi, kurus viņi bija paraduši dauzīt un vārdzināt, kā vien iepatikas, pārbiedēja viņus gandrīz vai līdz nāvei. Pēc brītiņa viņi atmetā roku aizstāvēšanās mēģinājumiem un ņēma kājas pār pleciem. Mirkli vēlāk visi 5 pilnā sparā laidās prom pa lauku ceļu, kas veda uz lielceļu, bet dzīvnieki uzvaras priekā dzinās viņiem pakaļ. Mrs. Jonesa paskatījās ārā pa guļamistabas logu. Ieraudzīja, kas notiek, steigšķis iesvieda ceļasumā pāris mantu un aizlavījās no fermas pa citu ceļu. Mūzus nolēca no savas laktas un skaļi ķērgdams aizlaidās viņai nopakaļ. Pa to laiku dzīvnieki bija aiztrenkuši Džonsu un viņa kalpus līdz lielceļam un aizcirtuši piecbaļķu vārtus. Un tā nu, pirms viņi vēl bija īsti aptvēruši, kas notiek, sacelšanās bija sekmīgi īstenota. Džons bija padzīts, un muižas ferma piederēja viņiem. Pirmās 5 minūtes dzīvnieki gandrīz vai nespēja noticēt savai veiksmei. Pirmais, ko viņi pasāka, visi pilnā sastāvā noaulekšoja visgarām fermas robežām, it kā lai galīgi pārliecinātos, ka šeit nekur vairs neslēpjas neviena cilvēciska būtne. Tad viņi drāzās atpakaļ uz fermas ēkām, lai iznīcinātu it visu, kas atgādinātu nīsto Džonsa valdīšanu. Tika uzlausts zirglietu šķūnītis staļļu galā. Laužņi, deguna riņķi, suņu ķēdes, nežēlīgie naži, ar kuriem Misters Džons parasti kastrēja sivēnus un jērus, tas viss tika sasviests akā. Groži, pavadas, acu aizsagi, pazemojošās auzu tarbas līdz ar citu drazu tika iemesti ugunskurā, kas dega pagalmā. To pašu izdarīja ar pātagām. Visi dzīvnieki lēkāja no prieka, redzēdami, kā pātagas nozūd liesmās. Sniedziņš iemeta ugunī arī lentītes, ar kurām tirgusdienās parasti tika izrotātas zirgu krēpes un astes. Lentes, viņš teica, varētu uzskatīt arī par apģērbu, kas ir cilvēciskas būtnes pazīme. Visiem dzīvniekiem jāstaigā kailiem. Bokseris to padzirdējis, atnesa mazo salmu cepurīti, kuru nēsāja vasarā, lai nelaistu pie ausiem mušas, un iesvieda to ugunī pie visa pārējā. Gluži īsā laikā dzīvnieki bija iznīcinājuši itin visu, kas viņiem lika iedomāties Misteru Džonsu. Tad Napoleons aizveda viņus atpakaļ uz klēti un ikvienam izsniedza 2 labības devu, turklāt pa 2 biskvītiem katram sunim. Tad viņi 7 reizes nodziedāja angļu zvērus no viena gala līdz otram, pēc tam ierīkojās naktsguļai un gulēja tā, kā vēl nekad. Viņi tomēr pamodās, kā parasti, rītausmā, un, atcerējušies brīnišķīgo notikumu, visi kopā joņoja ārā uz ganībām. Gabaliņu tālāk ganībās bija paugurs, no kura pavērās skats uz fermas lielāko daļu. Dzīvnieki uzdrāžas paugura virsotnē un vērās visapkārt dzidrajā rīta gaismā. Jā, tas piederēja viņiem. Viss, ko vien varēja saskatīt, piederēja viņiem. Šīs domas iedvestajā ekstāzē viņi auļoja riņķī, sajūsmā lēkdami augstu gaisā. Viņi valstījās rasā, pilnām mutēm plūca saldo vasaras zāli, spēra gaisā melnos zemes pikas un vilka nāsīs tās rūgteno smaržu.
Tad viņi devās pārbaudes apstaigā pa visu fermu un mēmā sajūsmā aplūkoja aramzemi, sienapļavu, augļu dārzu, dīķi, krūmāju. Šķita, ka nekad agrāk tas viss nebūtu redzēts, un pat tagad viņi tikai ar pūlēm spēja noticēt, ka viss ir viņu pašu. Pēc tam dzīvnieki rindiņā devās atpakaļ uz fermas ēkām un klusēdami apstājās ārpusē pie saimniekmājas durvīm. Arī tā bija viņu, taču iekšā iet viņi baidījās. Tomēr pēc mirkļa Sniedziņš un Napoleons ar pleciem atgrūda vaļā durvis, un dzīvnieki virtenē devās iekšā, soļodami iespējami piesardzīgi, aiz bailēm kaut ko sabojāt. Viņi uz pirkstgaliem staigāja no istabas istabā, bīdamies ierunāties skaļāk par čukstu un gluži vai bijībā nopētīdami neticamo greznību. Gultas ar dūnu pēļiem, spoguļus, astru dīvānu, Briseles paklāju, karalienes Viktorijas litogrāfiju virs viesistabas kamīna dzegas. Kad visi jau devās lejup pa kāpnēm, atklājās, ka nav Molijas. Atgriezušies pārējie ieraudzīja, ka viņa palikusi labākajā guļamistabā. Viņa bija paņēmusi no Mrs. Džonsas toaletes galdiņa zilas lentes gabaliņu, turēja to sev pie pleca un bezgala dumji apbrīnoja pati sevi spogulī. Pārējie izteica viņai asus pārmetumus, un visi izgāja ārā. Daži no šķiņķiem, kas karājās virtumē, tika iznesti laukā apbedīšanai, un alusmuca virtuves pieliekamajā tika ielausta ar boksera pakava spērienu. Citādi mājā nekas nebija aizskarts. Uz vietas vienbalsīgi tika pieņemta rezolūcija, ka saimniekmāja jāsaglabā kā muzejs. Visi bija vienisprātis, ka neviens dzīvnieks tur nekad nedrīkst dzīvot. Dzīvnieki paēda brokastis, un pēc tam Sniedziņš un Napoleons atkal saicināja visus kopā. Biedri, Sniedziņš iesāka, ir 6:30, un mums priekšā gara diena. Šodien mēs sāksim sienu pļauju. Taču ir vēl kas, par ko jāparūpējas vispirms. Cūkas nu atklāja, ka pēdējo 3 mēnešu laikā pašas ir iemācījušas lasīt un rakstīt no vecas pareizrakstības vārdnīcas, kas bija piederējusi Mistera Džonsa bērniem un izmesta atkritumu kaudzē. Napoleons aizsūtīja pēc melmas un baltas krāsas podiem, un visiem pa priekšu devās uz Piecbaļķu vārtiem, kas veda uz lielceļu. Tad Sniedziņš, jo tieši Sniedziņš bija vislabākais rakstītājs, saņēma starp abiem priekškājas nagiem otu, aizkrāsoja uz vārtu augšējā baļķa uzrakstu Muižas ferma, un tā vietā uzrakstīja Dzīvnieku ferma. Sākot ar šo dienu, tādam bija jābūt fermas nosaukumam. Pēc tam viņi atgriezās pie fermas ēkām, kur Sniedziņš un Napoleons aizsūtīja pēc redeļu trepēm, ko lika piesliet pie lielā šķūņa galasienas. Abi paskaidroja, ka pēdējo 3 mēnešu pārdomu gaitā cūkām esot izdevies ietvert dzīvnieciskuma principus 7 baušļos. Šie 7 baušļi tagad tikšot uzrakstīti uz sienas. Tie veidošot negrozāmu likumu, pēc kura visiem dzīvnieku fermas iemītniekiem būšot jādzīvo mūžīgi mūžos. Ar zināmām grūtībām, jo cūkai viss nav viegli saglabāt līdzsvaru uz redeļtrepēm, Sniedziņš uzrāpās augšā un ķērās pie darba, bet kviecējs pāris kāpienu zemāk turēja krāsu podu. Baušļi tika uzrakstīti uz darvotās sienas lieliem baltiem burtiem, kurus varēja salasīt pat 30 jardu attālumā. Tie skanēja šādi. 7 baušļi. Katrs, kas staigā uz 2 kājām, ir ienaidnieks. Katrs, kas staigā uz 4 kājām vai kam ir spārni, ir draugs.
Neviens dzīvnieks nedrīkst nēsāt apģērbu. Neviens dzīvnieks nedrīkst gulēt gultā. Neviens dzīvnieks nedrīkst dzert alkoholu. Neviens dzīvnieks nedrīkst nogalināt otru dzīvnieku. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi. Uzrakstīts bija ļoti glīti, un ja neņem vērā, ka draugs bija uzrakstīts draugs un viens s apgriezts otrādi, tad pareizrakstība viscaur bija ievērota. Sniedziņš visu nolasīja skaļi, lai izpalīdzētu pārējiem. Dzīvnieki māja pilnīgā piekrišanā, un spējīgākie nekavējoties sāka mācīties baušļus no galvas. Un nu, biedri, Sniedziņš uzsauca, nomestdams otu, uz siena pļavu. Uzskatīsim par goda lietu pabeigt pļauju ātrāk, nekā to spētu izdarīt Džons ar saviem puišiem. Taču šai brīdi 3 govis, kuras jau labu laiciņu bija rādījušās nemierīgas, sāka skaļi īdēt. Viņas nebija slauktas veselas 24 stundas, un tesmeņi gandrīz vai plīsa pušu. Brītiņu padomājušas, cūkas aizsūtīja pēc spaiņiem un diezgan sekmīgi izslauca govis, jo viņu priekškājas bija it labi piemērotas šim uzdevumam. Drīz 5 spaiņi bija pilni ar putainu treknu pienu, uz kuru daudzi no dzīvniekiem noskatījās ar ievērojamu interesi. Kur nu liksim visu šito pienu? Kāds ievaicājās. Džons dažreiz mēdza pa smēlienam iejaukt mūsu dzirā, teica kāda no vistām. Neuztraucieties par pienu, biedri, iesaucās Napoleons, nostādoties priekšā spaiņiem. Gan par to parūpēsies. Pļauja ir svarīgāka. Biedris Sniedziņš ies pa priekšu. Es sekošu pēc pāris minūtēm. Uz priekšu, biedri! Siens gaida. Tā nu dzīvnieki bariņā devās uz siena pļavu, lai sāktu pļauju. Bet vakarā atgriezušies, pamanīja, ka piens ir nozudis. Mēs redzējām, cik ātri sapnis par brīvību kļuva par realitāti. Saimnieks Džons ir padzīts, un dzīvnieki beidzot ir palikuši vieni. Kas notiks, kad pirmā sajūsma pāries un sāksies smags ikdienas darbs? Un ko īsti nozīmē jaunā kārtība, ja jau pašā sākumā sāk pazust kopējais piens? Pēc kāda laika mēs atgriezīsimies ar stāsta turpinājumu, 3. nodaļu. Tajā redzēsim, kā izvēstīsies pirmā vasara pēc saimnieka padzīšanas un kā dzīvnieki sadalīs darbus. Paldies, ka šo nodaļu noklausījāties kopā ar mani. Uz tikšanos pavisam drīz!